Re! Viss ēters ir te! Bet šodien Saeima galīgajā balsojumā lems par šā gada valsts budžetu, un tāpēc mums studijā ir pievienojies Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat pie mums pirms zīmīgā balsojuma. Kā jūs Paldies, ka prognozējat? uzaicinājāt. Gara diena? Es domāju, ka jā. Gara diena. Vai ir pilnīgi skaidrs, ka budžetu pieņems un būs visas koalīcijas deputātu balsis tam? Man par to nav šaubu. Nav nekādu šaubu. Kas ir tas pats būtiskākais, ko par 2019. gada valsts budžetu jāzina sabiedrībai? Nē, pirmkārt, svarīgi ir tas, ka valdība uzlika uzstādījumu, ka budžets jāpieņem uzreiz pēc valdības apstiprināšanas, nevis jāvelk garumā. Valdībā ir daudz jaunu ministru, daudz jaunas politiskās organizācijas. Protams, varētu knabināties tur ilgi un dikti, bet ir vesela virkne cilvēku, kur cieši no tā, ka budžets nav pieņemts. Un tā ir svarīgākā lieta. Svarīga lieta ir arī, ka mēs, protams, esam finansējuši gan mediķus, gan iekšlietu sistēmas darbiniekus, gan tiesnešiem ir pielikts klāt atalgojums. Un vēl veselai virknei speciālisti, kur šajā budžetā jutīs mazliet, bet lielāku ieguvumu. Skolotāji gan ir tie, kuri saka, ka viņi nav pārliecināti, vai viņi jutīs ieguvumu. Pēdējā ziņas liecina, ka budžetā esot izdevies atrast aptuveni 7 miljonus eiro, bet iepriekš arī izskanēja, ka, lai celtu šogad skolotājiem algas, nepieciešama nedaudz vairāk nekā 9 miljoni. Pirmkārt, joprojām izskatās, ka 2 miljoni apmēram pietrūkst. Otrakārt, skolotāji saka, ka viņi nav joprojām droši, ka tiešām tā nauda līdz viņiem nonāks. Kāda ir situācija? Jā, kaut kā dīvaini sanācis ir tas, ka tajā iepriekšējā valdība, ar kuru viņi tā sastrādājās un kuras solījumu viņi lūdzu pildīt šai valdībai, tie tai budžetā nebija to ielikuši, jo šis te jau sastādītais tāds iepriekšējās valdības budžets, nekas jau cits tas nav. Protams, šī valdība ir meklējusi visas iespējas un skatījusies, radusi risinājumu, lai uz šo brīdi jau uz budžeta pieņemšanu būtu 7 miljoni, vai ne? Nemaz nerunājot par to, ka 11 jau klāt ir iedoti. Tā kā tur, protams, var sist kulaks pie krūtīm, var blūzītes plēst, var visādas lietas darīt, bet dienas beigās ir tas, ka mēs dzirdam. Mēs daram. Ir? Nauda tātad 7 miljonus šobrīd ir. Ierakstīti, būs reformas. Jā, tas bija tas nākamais jautājums. Šajā brīdī šķiet ir svarīgi runāt ne tikai par algu pielikumu, bet arī runāt par to, lai politiķi nesalūstu, jo spiedienu priekšā, jo skolotāji ir paziņojuši, ka uzsāk streika procedūru un varētu notikt arī streiks, un tātad tiek arī veikts reformas, nevis vienkārši palielināts algas. Tad to jūs varat garantēt, ka reformas būs pirms naudas. Citādāk nauda nebūs. Bet nauda, iepriekš bija tas uzstādījums? Nauda ir rezervēta. Nauda ir, bet ir rezervēta. Ja notiks reformas, tad arī būs nauda. Bet šobrīd ir skaidri definēts, kas tad ir arī tās reformas, kas tiek sagaidītas. Lai tā pavisam droši būtu zināms, ja mēs izdarām soli A, tad solis B ir nauda tik un tik. To jums vajadzētu vaicāt Ilgai Šuplinskai. Viņi vislabāk to mācēs atbildēt, bet izglītības ministrija, es domāju, ka ir diezgan skaidri pateikusi, kam jānotiek. Šobrīd nevar būt Latvijā situācija, ka skolotāju skaits mazliet, pedagoģu skaits pieaug, tajā pašā laikā skolēnu skaits samazinās. Nevar tāda situācija būt. Nevar valsts pēc iekšzemes koprodukta būt 4. vietā Eiropā izglītības finansēšanas ziņā, un mūsu skolotāji saņem tik maz, cik tie saņem. Vai jums ir kāda informācija, vai tiešām skolotāji jau maijā iespējams varētu arī streikot, ja nesaņem šo finansējumu? Man grūti spriest. Es zinu, ka arotbiedrība, vicina kulakus un ne tikai par to, ko varētu darīt, bet zināmā mērā, arotbiedrība, protams, tas ir viņa pienākums. Tajā pašā laikā mēs esam atdevuši visu to, kas bija papildus, ko varējām sakasīt klāt. Viss ir atdots izglītības sfērai. Pilnīgi viss. Neskatoties to, ka šī sfēra šobrīd tiek finansēta, ja skatās pēc iekšzemes koprodukta. Latvija pret citām Eiropas valstīm visvairāk. Jā, tāpēc bija tas jautājums par to salūšanu. Jūs sakat vārdu sakasīs, bet iepriekšējais valdības uzstādījums bija, ka tai naudai ir jānāk no skolu tīkla optimizācijas. Un šobrīd tā naudiņa, ko jūs sakat, ir sakasīta nevis no skolu tīkla optimizācijas, bet no citiem pārpalikumiem, ministrijām un tā tālāk. Un tā joprojām, tā skaitā aizsardzības ministrijas un citām. Vai tā nav zināma piekāpšanās? Labi, tad vismaz tagad reformas palīdziet veikt reformas, vismaz atbalstiet,
un tad būs tā nauda. Bet, ne, protams, ka zināmā mērā tas ir dialogs un kompromiss, un šajā kompromisā ir spērts solis uz priekšu, un ir 7 miljoni rezervēti no šiem 9, un valdība to ir izdarījusi, un tas tālāk būs valdības darbs, kādā veidā gan precīzi tos reformu rādītājs, kā teikt, noteikti, un arī, protams, skatīties, lai ja tur tie 2 miljoni pietrūkst, kur tos 2 miljonus, kurā teiksim, no kuras programmas pārdalīt par labu skolotājiem. Tas, kam nauda jau ir pavisam droši ierezervēta, ir aizsardzības nozara. Mēs esam NATO apsolījuši 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai novirzīt, bet vai jūsu vadītajā komisijā būtu atbalsts arī Arta Pabrika iniciatīvai par to, ka vēl palielinātu šo te finansējumu virs 2%? Viņš arī nesen pie mums intervijā stāstīja, ka uzskata, ka vēl papildus drošības pilvens vajadzīgs, vairāk 10 miljonu apjomā. Budžets jebkurā gadījumā ir valdības redzējums par to, kā pārvaldīt valsti. Un Arts Pabriks, viņš ir vienas valdības aizsardzības ministrs, un ja tā valdība to naudu atradīs, lieliski. Bet jūs redzat iespēju jau nākamgad, 2020. gada budžetā, papildus 10-20 miljonus? Tas ir valdības darbs. Valdības darbs, ja valdības spēja, piemēram, vienoties savstarpēji, ka aizsardzībai būs papildus finansējums vairāk nekā 2% no iekšzemes koprodukta, tad, protams, ar skaidru uzstādījumu, teiksim, publiskajā telpā un ar skaidru vēstījumu, es domāju, ka komisija, budžeta un finanšu komisija noteikti uzklausīs. Vajadzības daudz, patiešām arī daudzās pozīcijās finansējums ir palielināts, bet tāds drošības pilvens parasti ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, kas arī tiek atstāti vai uz šo citu kāpinājumu fonu, tad līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, cik mums īsti šogad būs? 21 miljonus nav daudz, bet opozīcija gribēja vēl pa 15 samazināt ar dažādiem saviem priekšlikumiem, tā kā viņam liekas, ka šajā gadā patiešām nebūs neviens neparedzēts gadījums, ka šajā gadā Latvijā viss, kā teikt, ies pa sviestu. Es ceru, ka viņiem taisnība. Neparedzēti gadījumi nav tie labākie, un tā naudiņa paliks citiem mērķiem. Un vēl noslēgumā valdība jau atbalstījusi, un tagad Saeimā tiks skatītas izmaiņas likumā, tās paredz pirmstermiņa vadības maiņu mūsu banku uzraugā, Finanšu kapitāla un tirgus komisijā. Latvijas Banka saka, ka tas mazina šīs iestādes neatkarību. Politiķi norāda, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ne pārāk labi strādā. Mums arī bija sliktas rekomendācijas no starptautiskiem speciālistiem. Kuram taisnība šajā situācijā, jūsuprāt? To jau mēs visi varam redzēt, kāda situācija bijusi finanšu nozarē šajos pēdējos gados, kas teiksim, kā Latvijā ir gājis. Un ko? Zināmā mērā, ja Saeima ir darba devējs, tad Saeimai vajadzētu arī būt tiesībām šo darbu atņemt. Ja kaut kas nav riktīgi, vai ne? Un Saeimā jau nav tā viens cars tētiņš, tur ir 100 deputāti, tomēr virkne ar politiskām organizācijām, kuras ir pārstāvēts, un kurš savā starpā, teiksim tā, viens otram nikni skatās uz nagiem. Tur ir tas uztraukums, ka būs tagad precedents. It kā likums paredz pirms termiņa neko mainīt nedrīkst, deputāti paņem likumu izmaina, nomaina vadību pirms termiņu, un tagad citās iestādēs varbūt rīkosies tāpat. Šobrīd likums paredz, ka, lai nomainītu vadību, ja pēkšņi kādam nepatīk, tad ir vajadzīgi finanšu ministra paraksts un Latvijas bankas vadītāja paraksts. Īsti tos parakstus nevar sakasīt tos divus. Vieglāk ir sasaukt 100 deputātus, nekā tos 2 parakstus dabūt. Šīs izmaiņas, vai tās nedraud ar starptautisku tiesvedību risku Latvijai? To mēs klausīsimies komisijā, jo šobrīd vēl likums nav nonācis līdz Saeimai. Tā kā būs Saeimā noteikti viens no jautājumiem, ko mēs uzdosim. Noteikti.